Mēs, Alise, Jurģis un Matīs, 6 mēnešos apceļojām 11 Latīņamerikas valstis, veicot 12,000 kilometrus un pavadot 460 stundas autobusos. Visu šo laiku dokumentējām savus piedzīvojumus, un tagad 7 sērijās piedāvājam tos apskatīt arī jums. Šī ir 3. sērija, kurā ceļojam pa Kolumbiju un Ekvadoru. Welcome to the jungle. Ielidojot Bogotā, pārņem dīvainu sajūtu. Gribās to iepazīt tuvāk, bet dzirdētie stāsti par nolaupītiem cilvēkiem un to, ka pat vietējie naktī nebāž deguns ārā no mājām, liek būt ļoti piesardzīgiem. Pirmos iespaidus ķeram pa takša logu. Yo debería ser el alcalde de Bogotá. Kolumbiju apbraukājam kopā ar astroģeologu Kamilo un viņa māsu Skaistuli Katalīnu. Viņu savstarpējās attiecības ir Latīņamerikas seriāla cienīgas. Viņi regulāri strīdās, un tā vien šķiet, ka drīz izrādīsies, ka viņš ir viņas tēvs. Kamilo mamma zvanīt kaut kontrolēt man saku. Mamā? Mamā? Laižam uz Elkukuju dabas parku augstu Andu kalnos. Pirmais darbs pēc nakts autobusā un baidīšanās par to, ka mūs nolaupīs partizāni, ir paēst brokastis. Zarnu zupa ar pupām un bez sāls ir īsti laikā. Skati apkārt neticami. Iepērkam proviantu priekš 5 dienām kalnos. Kalnos ar mums dosies arī Vicente, francūzis, kurš vēlāk izrādīsies varens komiķis un pasaules blandoņi. This travel from Bogota to here is really like representative of what Colombia is. You go out from Bogota, you have like the motorway, so you have to pay for the motorway. So you have like huge bus. Signs, like toll booths, then some like small dirt road. Man, this is beautiful, really. Isn't it amazing? Yeah, this is higher than Alps. The highest peak in Alps is 4,800. This is 5,000. This is 5,300. Yep. Is the highest peak. It's terrific. But we should do something, in these last 3 days we can do something a bit harder. See, That will be interesting. The highest peak in Colombia is like 5,700. Yeah, so this is close to... It's close to that. Let's see if we take this edge, we can go pretty much close to the peak. Arī šeit jau ir redzami pirmie turisma industrijas iedīgi. Par spīti vietējās komersantas piedāvātajām istabiņām ceļam telti. No rīta liekas, ka gaiss apkārt sprakšķi no svaiguma. Esam 3800 metru augstumā pašā Andu centrā. Pirmie apmeklētāji Elkukuju parādījās tikai pirms 2 gadiem, kad valdība izsvēpēja no šejienes nemierniekus. Pirms pārgājiena cepam desu. Tā kā 2 pavāri virtuvē sadzīvot nevar, Alisei nesanāk tas labākais dienas sākums. Oh, trust me. It's good. It's good. Tā kā ir gatavs? Ēdot. Ko tā ēdot? Arī nav taču tik traki. Viņš nav nekas, man bišķi kakls vienkārši nīja. Lai būs, laižu. Ir 21. septembris, mana vārda diena. Taču šeit ir mūžīgais pavasars. Ļaudis novāc kartupeļus, zied pienenes,
un tai pašā laikā 3 stundu brauciena attālumā ir tropu lietus meži. Līdzīgi veģetācija kā māja. Paldies. Šķibanda. Uzreiz labāk sevi. Atstājam Katalīnu pie suņiem un dodamies kalnos. Mūsu gala mērķis ir Freila Hoņa ielai, bet kā tur nokļūt nav īsti skaidrs. Drīz kļūst skaidrs, ka esam apmaldījušies. Iešana paliek arvien grūtāk, taku nav un esam diezgan sabijušies. I suggest we try to go down somewhere there and see if we have time enough to get up to the valley. We should go a bit down and try to traverse this way, so we don't have to climb. Slīd, ne? You know, I think it's better to just wet your shoes now. Jā, tā kā Kamilo gāja vairāk pa tiem krūmēm. Say we go there, like some... Okay, you go first. Pa labi, pa labi. Pakaļas. Uz pakaļ. Un tad to kājām atspiedīsies pret zemi pēc tam. Not good skies. Oh! Whoa. Yeah, that's... Whoa. Šeit ir baigi uzmanīgi. Te beidzot esmu uz tā. Pēc 2 stundu maldīšanās beidzot ieraugam ūdenskritumu, pie kura ir meklētā ielai. Freila Honis ir viens no vislēnāk augošajiem augiem pasaulē, tikai 1 centimetrs gadā. Un šitās ir vairāk kā metru gars. Romantisko apstākļu iedvesmots, Kamilo sāk stāstīt, kā kļuvis par dabas zinātnieku. My parents always told me you should study politics, some engineering, Blow. economics as well. Because I mean, this country, it's still very traditional, like career-wise. I mean, it's a poor country, right? But they don't realize that right these days you can get money from whatever it is you study if you do it right. Aiz draudzīgajiem zaļajiem kalniem tālumā redzams Pulpito del Diablo, jeb nelabā altārs. Tiešām var iedomāties, kā viņš tur stāv. Mūsu otrais rīts kalnos un skats nav mainījies uz slikto pusi. Šodien tikpat krāsaina un skaista diena, tā kā vakardien. Es te padās apkārt 3 kaut kāds sniegains virsotnes, uz kurām visu laiku neliek mieru, gribās aiziet uzkāpt augšā un apstīties, kā tur ir. Pa nakti baigi augsts, vakardien bija viss telts apsalusē. Tagad pats skarbākais brīdis šajā visā ir ieiet dušā, tāpēc, ka duša ir drausmīgi augsts. Morgen. Man liekas šausmīgākā duša, kurā es esmu bijis savā dzīvē. Es jau tikai saņēmu drosmu apšļakstīties. Riktīgi ielīst. Nav iekšā. Viņš pa traku. Savukārt Alis ir tik tīrīgi, ka riktīgi nomaskājas. Šādos apstākļos pat zivju konzervu un kukurūzu plāceņi ar banāniem garšo labāk kā trifels. We were in Mongolia for more than months. We took shower twice. What is the temperature in Mongolia? It depends on the year, on the time of the year. Minus. It's continental, so in the winter it's freaking cold. Vultures. Vultures. Pero Vultures. escribe voltures. No, but it's written vultures, but vultures.
Jā. Después poner otro adición así. Pēc brokastīm vietējie dod padomus par copas īpatnībām, esot jācepē uz paštaisītiem vizuļiem. Tas vietējais vizuls. Izstās pēc kropļiem, tur jau būtu, kas strādā. Brauksim uz lagūnām, mēģināt forels noķert. So right now we are fishing worms to then fish big fish like this. So we need big worms. Tā ka lagūnas ir 4 stundu gājiena attālumā, pa ceļam piestājam pie zirgkopiem, uzēst un iedzert kakao. ¿Con qué quieren? ¿Con chocolate? ¿Chocolate o canela? Izrādās, ka zirgkopji ir arī copmaņi. Šie baigi apbrīno mans krāsainās spēļmantiņas. Esto de caucho, mire. Salen grandes. Veči parāda vakar ķertas forels un man jau sāk trīcēt rokas. Uno aquí lanza y a lo que ya entonces la trucha ya tirar, ¡pim! Tiklīdz kā noskaidrojas, sākam copēt. Alpīnists un brakoņieris Juan Carlos pirmo reizi redz spinningu, un pirmie metieni ir visai neveikli. Par spīti lielajiem tārpiem zivis nevienam neķers. Tur tālāk es varu labāk. Šodien rīta plānos govju slaukšanu un trušu medības kopā ar Juan Carlos un viņa draugu. Jurģa filmētāja pienākums esam pārņēmuši mēs, jo viņš noķēris kādu Kolumbijas bacilu. Uzēdam. Par spīti Alises laucinieciskajai izcelsmei govēs pupiem viņa rausta pirmo reizi. Pēc piena nogādes mājās kļūstam par visu trušu biedu. Es tiek norīkots par dzinēju, un Juan Carlos ar vecu šauteni stāv uz vakts. Ai. Juan Carlos. Man liekas, ka viņš šitie arī viena no nedabiskajām sugām. Truši? Jā. Viņi tādi daudz, viņi drausmīgi sērga Austrālijā, taču vispār posts. 100,000 zaudējumu. Farmā. This is the craziest transport I've ever used. Šeit autobusi nekursē, un vienīgais transports atpakaļ uz civilizāciju ir mašīna, kas no kalnu ļaudīm savāc pienu, lai nodotu pilsētā. Tā nelielo gabalu veids 4 stundās, bet brauciens un satiktie ļaudis ir tik interesanti, ka varētu vēl 2 reizi ilgāk braukt. Pēc kalniem kopā ar Kamilo ģimeni dodamies uz ciematu džungļu vidū.
kur dzīvo Āfrikas imigrantu pēcteči, un tas kļuvis par populāru vietējo turistu galamērķi. Vienīgais ciemata interesantums ir tā transporta sistēma. Šeit ceļu nav, pienāk tikai sliedes, pa kurām tad arī kursē uz gultņiem uztupināti mocīši ar koku tačkām. Tas ir diezgan arī bailīgs pastāv pasākums. Visiem ir aizdomas, kurēt nākt vilciens ar oglēm, un to mēs varētu satikt kaut kur 100 metrus uz priekšu vilcienu. We can die today. How nice is that? Orlando, ¿tú estabas conmigo? ¿Listo? Hágale para pelado que vaya con usted ahí. Vamos. Turpinām braukt, bet pa priekšu skrien izlūks, kas brīdinās, ja vilciens tomēr nāks. Vakar sagribējuši autobusā šķērsojām ekvatoru. Es principā kopš tā, ko stāstīju bērnībā ģeogrāfijas stundās, likās būs ļoti svinīgs notikums, bet autobusā bija tik karsti un apkārt tādi pliki kalni un nebija nekādas īpašas emocijas. Tagad esam Kīto, Ekvadoras galvaspilsētā. Pilsēta pēc tāda Bogotas, tāda bailīgā Latīņamerikas šarma liekas savādāk šarmējoši ar to, ka sajūta tāda, kad atkal esam kaut kādā mērā Eiropā, jo tā koloniālā arhitektūra, kas šeit ir ļoti atgādina mājas, un tālāk dodamies uz Amazonas džungļiem, un es personīgi nevaru sagaidīt. Ja tur nav tāds tā kā žodziņš, tad man bail. Nevaru kopš bērnības. Kopš es Sigulda apējiem blakus braucošo. Lejā braucošo iemītnieku man ir bail. Pa ceļam uz Amazonu piestājam kādā kalnu ciematā, lai pamērcētos termālajos baseinos. Laipni ļaudis, tas jauki. Rīt agru man mums negribas kājām iet. Aiziet. Wow, yo. Gracias. Where are we from? From Latvia? Latvia. You were living in US? No, we're not from here. Okay, enjoy, all right? Gracias. Dzirdēs tikai. Beigās ir kauns, bet tev tā laikā negribās atstāt. Nu, jā. Tā manta tik labi ir. Atstāt negribās. Ai, ir šī. Šitas man iegaršoja, vai tomātas darbas. Kaut kādi koku tomāti, vai labi. Šo negaršo pēc tomātas vispār nekādā sakarā. Tā kā salds augurs. Sanāk 3 sandviči un vēl kaut kas bišķiņ vēl. Normāli būsim nonabagojušies 2 dienas 60 dolāri. Mums tā arī vajag darīt. Mums turpmāk tā arī vajag darīt. Vajadzēja kaut kādu seifu ar laika atslēgu, kurš atslēdzās vienreiz dienā un izņem cik ir un viss, neko nevar izdarīt. Tad mēs arī vairāk neiztērām. Kaliba kāja, 4 dolāri. 4, 5, 6, 1. Aiziet, mērcēties. Wow! Turpin.
skatos, vai te nav cipaļus. Vai karstaši, ne? Tādā vieta. Ūdens šeit ir 35 grādus silts. Varētu to mūziku nodariet. Pa daudz grib pa $2. Kad tagad jau? Jā. Aizies. Kā es izskatos? Davai runā. Davai ierunā, lai netērē kaštetu. Lai nebūtu karstumu-šoks, pa ceļam uz Amazonas džungļiem piestājām kalnos, mazliet papeldēties karstajos baseinos. Lai sāk jau pierast un pēc 5 stundām autobusā mēs jau būsim Amazonē. Acá cuesta $2. 3. 2. Pero nos pegamos $3. Ah, bueno. Es posible de precio especial por extranjeros, ja? Ah. Tajā biļetē, ko mums iedeva, bija rakstīts $6. Ka tas orgāns mums nenokās $1 vairāk par to, ka mēs esam ārzemnieki. Ķēms. Tagad gan mēs vairāk viņiem neatdosim. Mums nav daudz naudas. Mums ir $21 palicis un jātiek līdz turējai. Mēs cīnīsimies līdz uzvaram. Mums gribēs vairāk tā. Būsim kājām. Atstāsim jūti, tas variet. Kafejnīcas standiņi izliek mums ārā soliņu, lai varam efektīgāk saķert būsus, kas te piestāja tikai uz pieprasījumu. Super pirms ceļa. Tu viņi taču redzēja tajā līkumu un nesauc šitiem smaniem? Nu, tu taču redzēja tur autobusu tajā vienā. Taksīgās. Taču, jā. Jep. No, pero necesitamos a coca. Pardon? Jā, šitos te gudrinieks, kas tā pasaka, davai brauc uz mani autobusu, tā būs ātrāk, un tā aizbrauc uz tēnu, un gaida vēl vienu autobusu, kas no vienīgs uz Goldu. Tad tā skatās mums vajag. Tad ir jāiet rakāties par visu. Vilku šādā cigaretes vietas. Allá manzanitas, que ayuda, señora, soy la frutilla, la naranjita. Viva España. Vajag vēl, nav turēt, ka savu. ¿Estás seguro? Estamos a coger aquí de mi huesa, mejor. Una naranjita, tenemos naranja, tenemos mandarina, señora. Anda, coca. Somas busā un laižam uz Amazonu. Bišku bail, liels satraukums. Mēs kā būtu jājūtās. Ir 7. Jā. Gracias, señor.